Otrie būs I. Otrie būs I, kas ir influence, laikam, ietekme. Cilvēku, kuriem galvenā prioritāte dzīvē ir sabiedrības atzinība, uzmanība. Tie ir cilvēki, kuri vēlme būt uzmanības centrā. Viņiem ļoti svarīgi, kad ir labas atsauksmes par viņiem. Tas viņus ļoti, ļoti iedvesmo. Kādi viņi ir enerģiski, komunikabli, runātīgi, ātri, skaļi un enerģiski. Nebaidos vēlreiz to pateikt. Tad, kad viņi runā, jūs varat izslēgt skaņu, un jūs tāpat sapratīsiet, ko viņš runā, jo viņam arī žesti ir milzīgi daudz. Pozitīvi, tie dzīves baudītāji, radoši, improvizējoši, tikai ķer idejas un tikai maudz, dara, iesaistās, atbalsta un iedvesmo. Te pašā laikā, kā jūs jūtat, katram ir savs plusiņš, savs mīnusiņš, te pašā laikā hautiski, mazliet aizmirst. Grūtības reizēm, ja nav dzīvē attīstījis kaut ko, tad iekļauties kaut kādos rāmjos, normu, laiku rāmjos, ar kavēšanu mēdz būt, bet viņi ir ārkārtīgi pozitīvi. Tie stāsti, ko es vienmēr stāstu, jūs sēžat, gaidat Aldi kā jūs sapulcs, un viņš kavē 20 minūtes, jūs izlēmjat viss, es esmu dusmīgs, un mēs tūlīt viņam pateiksim dusmīgs. Un tad nāk iekšā Aldis un saka, ziniet, kas tikko notika? Un mums visiem interesē, kas tikko notika, un viņš arī māk pastāstīt, un tur ir aizraujošs notikums, kas ir noticis. Un jūs ļoti labprāt paklausties, viņš vēl ir pozitīvs, emocionāls, viņš ir emocionāls, jā. Ja viņam dzīvē kaut kas labs ir noticis, par to zina viss birojs. Jau uzreiz. Ja viņam dzīvē kaut kas slikts notiek, par to zina arī blakus birojs. Viņš nevar nepadalīties. Viņš ir komunikabls, tikai 95% runā viņš, nevis otrs, jā. Pat tad, ja viņš ir aizgājis ar jautājumu. Forši pozitīvi, enerģiski, kaut kur haotiski, iedvesmojoši cilvēki, kas dzīvo mirklī. Un tas uzreiz var pateikt, reizēm tas izaicinājums ir, kāpēc viņš aizmirst kaut kādas lietas. Mēs tikko izrunājām, un viņš atkal nav izdarījis. Skatieties, cilvēks ir cilvēks, kas dzīvo tagadnē. Kamēr jūs ar viņu runājat 110%, 120%, viņš ir tajā visā iekšā, viņš tic, ka viņš darīs, un viņam ir idejas, viņš jau prātā to visu dara, līdz ko jūsu saruna beigusies. Viņam iestājās cita tagadne, kurā jūsu vairs nav. Un viņš pa 110, 120% ir iekšā tajā tagadnē. Viņš ir tur, kur viņš ir, un ar 110% dara to, ko viņš dara. Viņš nehaltūrē, viņš neizvairās, viņš vienkārši dzīvo tagadnē. Tāds ir īsti.